Un ko tu citiem stāsti kāds muļķības? Tu ir domā, ko tu runā? Par apkardienu. Tu tam ielēs to visiem teikt. Par to, ka mēs tādā nevarēs. Kurš ko nevarēja teikt? Nu vispār priekš nevajadzēs reizi nesaukt. Bet tu teici, ka esi vienīgā bija. No tās puses es tā neteiktu. Kā no tās puses? No tās mugurējas. Tici man, arī citi nesauc. Kāpēc pati Inga negāja saukt, vai tad kāds no vecajiem arī gāja saukt? Bet es dzirdēju savu vārdu pieminam. Bet es varu divus tā. Citus? Jā. Kāpēc tieši mans vārds ir izcelts? Nu, Galvējies un citēdi. Galvējies un citi, vai es dzirdēju tikai savu vārdu? Tik pieminēts mans vārds. Nu tad tu varēji iet un saukt. Bet ja viņi ir pasniedzēji, viņai par to maksā. Tāds, ka viņai jānāk no gāja, tad viņai jānāk no gāja. Jā, tas izklausās. Pagaidi, tā izklausās tā skaisti runā, jo tas ir viņas darbs un tas viņas jādara. Bet rutē tas ir vienalga, saproti? Un par to, ka mēs klusējām ritīgi, neviena cita īstenībā visi aizgāja, mēs palikām mūsu grupā, mums par to normāli dabūjam pa mīzu. Un reāli konkrēti arī ies. Nu, bet tu arī visu varēja dabūt pa mīzu. Būtu satraucies. Trešdien? Pēc, ka viņus apļauj. Tev pateikt, es varu pateikt viņai vienīgais, kas negribēja, lai nenotika tā kā ļoti jārtūs, ja no tā labāk notika palikt. Nē, tas ir kaut kā nu normāli tā. Es personiski gribēju iet pie viņu. Un kā tu negāji? Varēja iet? Kurš ar nakti? Nu, pret visiem arī. Bet tad kādreiz varbūt atver mutu un pasaka savus domas, nevis sēdi kaktā un ciet visiem līdzi. Nu, tas aptuveni tā jau ir, bet teiksim, nu... Vienkārši dažreiz ir tā kā reāli atrod tos tie, kuri paliek dabū, pa noproblēm, tā reāli pa visiem. Ko es apļauju, kas tur baigi dabūt, ko es paļauju? Nu, tā jau vienmēr ir. Kā tā muti, tāpat arī piekdienu bija normāli. Ir nātver muti, es par halātu dabūju, ka man nav gludu nākt. Bet tu kā, ko tu klausies? Viņā vispār nav ierakstā. Es tā negribēju, teiksim, par konkrēti par tevi pateikt, es vispār lai. Reāli, es vienkārši es aizēju un pasaku, ka tomēr es aptver varēju stāstīt, es esmu bijusi vienīgā. Nē, un tā nebija arī aizēju, domāju. es esmu vienīgais cilvēks, kurš aptverīgi lielākais līdz, visā kursā. Nē, es tā nebija domāju, es vienkārši zināju, ka tas būs stūdi, ka tā būs. Bet nu, ja jau visi gribēja, tad jau visi gribēja. Vienkārši tas atnāca tā un... Es iestījos savu plēstas pogu. Kas bija? Nelēm 7 gadu. Nelēm 7 gadu? Es viņā šorīt nes cik reizes jau es pasties. Tev jau nav puses Nu, bet tādiem arī dzimtajiem šakam, viņiem nav problēmas ar tā. Mēs, kad viņi iedomājušies, ka viņi tur ir galvenā par studentiem, tas viņi... Kracī. Nē. Un es neuzskatu, ka mums vajadzētu sev nolikt līdz ar zemi. Tāpēc, ka Rutska ir wow, mēs... Man nav diezgan. Nu jā, paklausīt arī tās lietas. Nu jā, pagaiši sanāk tā kā visi aizgājamies. Aizmirst. Bet ja jau mēs atbildām visi par to, tad mēs arī atbildām. Tā nedara, ka? Jā, sanāk tā kā visi aizskrēja uzreiz pēc tā. Rutku nesatika neviens un mēs dabūjam. Ko? Tad to Kitī negribēja iet vajag un tā. Tā negribēja. Nē, Kitī negribēja. Tā es nebija domāju. Bet lielākā daļa tā to arī sapratus, ka tas nav kaut mums tā izskanēs. Mēs arī visiem bija pārmetis. Arī viņi bija pārmeti to, ka viņi arī teica, ka nevar pirmdien jāpaši rakstīt. Tagad dubult rakstīsim mani. Nu, bet kāda atšķirība? Tu jau viņa pati vai viņa neatās? Tāpat lielākā daļa nebija pa sestdienu, svētdienu neko samācījusies. Nu, tu varbūt bija, bet lielākā daļa nebija. Es arī biju. Ai, kur dirs. Arī tā sanāk, nu, viens jālko, otrs jālko, un tas, kas ir, tas to. Un visiem Inga teica, tā Kristīna teica, tā mazāk visiem normāli. Es iedodies, esmu tev iedodies. Kur es? Kā jau, man būtu jāpār.